9:45, 8. jūnijas, 25. gads, viena diena pēc vēlēšanām. Rīgas domē uzvarēja latviskās partijas, Rosļikovam 6,7. Tas vēsturē saskaņa padirse visu, uz ilgu laiku. Nu ko, mums svētdienā un kārtējais izbrauciens. Šodien ir 9:45, izbraucām agrāk, jo mājā nestrādā internets. Tāpēc visa diena būs tikai brauciens uz priekšu. Patukšs viss. Vai nu guļ, vai nu skatās televizoru. Aizam gar Akropoli, caur Biķernieku mežu prom. Oi, jop, tik mizīgi. Tur viņu pilns, vilki, visādi. Un daži bez saites, bet baigi paklausīgie. Nu tā. Tur sliedas, šitā laikam Ķengaraga iela. Tā mēs brauksim uz Ogres pusi pagaidām, tā redzēsim. Tālāk kā šī ir Lokomotīvas iela. Jo tur ir sliedas un lokomotīvas. Un te ir mājas, tāpēc lokomotīvas. Loģiski. Te jau tā kā ar mašīnu aiziet, vai ne? Lokomotīvas ielas pagrieziens uz Daugavas pusi. Latgales iela, kārtējais lidiņš top. Nu, mums uz turieni. Gaidām te braucam, kamēr var. Uz ceļa gan nebraukšu. Lielceļš. Te kaut kāds privātmājas un ceļš paralēli. Pagaidām pa šito laižam. Kāda mierīga iela. Dārziņa iela. Mašīna. Tur ir lielceļš. Forši. Forši. Mašīnu nav. Gaiss pēc lietus. Nu, ko vēl vairāk? Putni dzied. Un pretvējš, kā vienmēr. Joprojām pa Dārziņu ielu. Augšā ir Daugava jau. Kas nekait te braukāt. Nu, re, man var. Salaspils. Memoriālais mote ansamblis. Jāizbrauc. Tinderu kapi. Un tur tālāk ir tas Salaspils memoriāls. Es te vienreiz tikai esmu bijis. Šitā ir otrā padomu laikā ekskursijā. Un man liekas, te vēl sirds pukas tā automāts. Pieesim tuvāk. Te ir par okupāciju bildes. Jā, automāts vēl strādā. Es varu skumja vieta, jābrauc prom no šeit. Nav ko te. Kaut kā uztur viņa vēl, bet šita betons gan aizgāja pamatīgi. Neceros, kas tur iekšā bija. Jāiet. Šitie tie vārti, viņi pa nakti laikam slēdzas.
Lūdzu aizveriet durvis. Kas tur ir? Tur ir kaut kas. Izstāde. Nu jā. Skaidrs. Jā. Tālāk uz Ogres pusi. Tikai pa kuru ceļu vēl nezinu. Paklausieties, cik būti smuki dzied. Nu re, vēl Salaspils. Čau, lielais Ogārs. Kurš to būtu domājis? Te 1605. gadā Vidzemes hercogs Henriks Verdes ziedoja sevi, izglāba Zviedrijas ķēniņa karaļa 9. dzīvību pret 9000 ķēniņa karavīru, bet 9000 ķēniņa karavīri krita kaujas laukā. Johaidī. Kā uz Valni Daugavas un pa Daugavas Valni līdz Ogrei. Te jau džeki ar teltīm braukā. Tā, mēs tuvojamies Valnim augšā. Tur ir Baltis. Tāds foršs ceļš. Un tālāk tikai taisni līdz Ogrei. Pie Salaspils. Daugavas ir forša vieta atpūtai. Iekās. Un te var vālēt ātri, ko es arī darīšu tūlīt. Foršs mažo nopļauts sienas. Bauda braukt te. Iesaku visiem Salaspils Ogrē gar Daugavu. Nepaspēju nofilmēt. Es ceļi gulēju, saulē sildījās. Maziņš dalktis. Kā es tikko izvilku kameru, viss čau zālē ielīda. Mēs esam Saules kalnā. Tuvu Ikšķelē. Nekaitē dzīvot tādā mājiņā, super. Un mēs esam klāt pie Ikšķelēs. Iebraucam tā. Nu, mēs esam Ikšķelē, privāti mājas, smukas, protams, dažādas. Ūdeņa nav, jābrauc pakaļ kaut kur. Daudz mašīna. Tur galā kaut kāds pasākums. Skatās, ka tas ir krāmu tirdziņš. Nu jā. Labi, man tur nevajag laikam. Kāpēc te nevar braukt? Kaut kādi koki salikti pa vidu. Slaloms būs, vai? Tūlīt būs apbalvošana. Kas te notika, es nezinu. Divi varianti man. Vai nu ar skritulenēm, vai nu ar slēpēm. Arī teņiem arī var būt. Tūlīt redzēsim. Un arī Pauls Pēters Francāns lūdzam atgriezt numuru. Puiši ir laikiem brauc ar samokātiem. Kam te maziņie braukā? Kaut kur kafija jāpadzer. Te ir Ozoliņa konditorija.
Pie stacijas arī viens ir. Varbūt pie stacijas braukšu. Te jāiet iekšā. Tepat es jau vienreiz te biju. Konditorijā Ruberts. Te riteni var nolikt, te zot. No. Izcirkuļoju. Pat nezinu. Tā, drusku ēdīsim. Un tad skatāmies tālāk. Un te ir pati stacija. Var braukt tālāk ar vilcienu. Uz jebkuru pusi. Nu, ēdām un laižam no Ikšķeles gar dzelzceļu un lielceļu pa privātu māju rajonu uz Ogri. Puišariem ir ko darīt Ikšķelē. Es nevaru izbraukt no Ikšķeles uz lielceļu kaut kur jātiek. Visur privātu mājas. Nevaru saprast, kur atrodas, kas tā pa baznīcu un jāskatās kartē. O, te mēs tiksim pāri. Beidzot. Tur ūdens, ne? Te viss sauss. Baznīca atjaunotā Ikšķeles. Kuriņš. Jauna skola vai bērnu, laikam skola. Jocīga. Nu, un mēs laižam, nezinu kur, bet laižam uz Ogres pusi. Braucam, vienā pusē ir Daugava, vienā lielceļš. Pa vidu šitā ceļš. Kur braucu, kur iziešu, nezinu. Bet uz priekšu. Tas taču interesanti. А ko te vēl var noķert? Кого еще можно Да, поймать? конечно. Ну, нет, зандартир самые весы. Zandartis? Nu jā. O, johaidī. А кто ты думаешь? A zandarts labs. Labs, jā. Zandarts labs. Te ir. Var ķert. Lišķi. Un zandarti ir. Oi, zandarti garšīgi, super. Kuldīgā brauciet uz pagrabiņu. Nu, un mēs atkal uz promenādi. Ogres jau. Brīnums, ka vējš pūš no sāniem. Nu, super. Varēs ātri pabraukt. Aiziet? Jā, te pilns ar makšķerniekiem. Tikai pusdīvi. Un mēs jau Ogrē. Un rīt pirmdiena. Un internets nestrādā. Nu tad ko? Brauksim, kamēr nokritīsim. Mauksim tālāk. Atpakaļ ar vilcienu, protams. Neesam jau traķi. 20 gadnieki. Ogres mēra var apsveikt. Helmani atkal vinnēja. Ojop, cik kalniņš. Es aiz Ogres jau. Laižam pa te kaut kādu ceļu vietējo. Veloceliņš oficiāli otrā pusē, nu bet labi. Pagaidām braukt patīkami pa veloceliņš forši. Redzēsi, kas tālāk. Hei! Partija laikam vinnēja vai zaudēja, nevar saprast tagad. Kā var tā piedzēties, man paša rīta? Iemupē. Nu un viss.
Mani prieki ciemupē beidzas. Tālāk nekā nav. Bet būvē velo celiņu. Iet, braukt, aizliegt. Mēs jau mēģinam, nezinu cik tālu viņš ies. Košs. Mēs pirmie! Stātis. Te pat tiltiņš būs. Vienīgi tagad tur nekādīgi nepāriešu. Jāiet uz augšu. Es vēl braucu pa jauno veloceliņu. Kaut viņš nebeigtos tagad. Beidzās, bet braukt vēl var. Vēl var. Cieta pamatne. Atkal asfalts sākās. Tam līdz ķegumam. Urra! Ķegums vecais asfalts, bet patīkami. Izskatās, ka tālāk netieku. Žēl. Jo Daugomu jāmēģina. Jā, un tas bija viss, un tur ceļa nav. Nu jādomā. Mēs te uz ķeguma iebraucām pāri dzelzceļiem un te tādu līkumiņu metam. Ot Lielvārdas pusi, nu redzēs kā te ies. Mēs te tagad putrojamies. Braucam pēc šitā. Nu, redzēs, kur izvedīs. Mežā iebraucām gandrīz. Ok, laižam. Cerams, te lāču nav. Blin, mani ieveda. Man jau sāk bail palikt. Atcer no meža. Paldies Dievam. Lāču nebija. Bet nu tā. Jūškat ne ļoti. Tur vismaz mašīnas braukā varbūt vienreiz dienā. Aiziet. Obaļien piedzīvojumi. Kur es iebraucu vēl, te nezinu. Nu, cerams, ka kaut kā izbraukšu uz Lielvārdi. Kur es atbraucu? Līgulkalns. Tā, te man saka, jābrauc šeit. Nu, kurš to būtu domājis? Te vispār neviena māja nav. Laižam, bet zāli gan tikai zirgi. O, džeka siltumnīca kāda. Ko viņš tur audzē? Izskatās, ka rozes. Jā, puķis kaut kāds. Nu jā, viņam 3 pat vesels. Super. Ozols, muks. Civilizācija, jē! Galvenais, lai suņu nebūtu lielu. Maržo pēc zālēm. Te jau pavisam civilizācija. Visilds sākt. Pamesta māja. Man derēt. Atbrauc uz kaut kādu bijušo laukumu šķirošanas, kur tankus atved. Tāda betona plāksne beigās. Nu, ko laižam tālāk? Uz to pārbrauktuvi tur tālumā. Labārdi, es tomēr atbraucu. Jahā! Tā, cik mums pulkstens?
Pulkstens ir 3. Nu, vēl var dragāt. Redzēs tūlīt. Ciet. Laukums. O, kas tad tur? Trūklakas. Super. Un kas šeit? Veikals. Linu māja, oho, dzērieni, dabīgākā, nu jā, veikals. Augš. Pa Lielvārdu, pa veloceliņu. Jāmeklē es te zinu vienu vietu foršu. Šitā nebija tā. Laikam šitā. Jā, tur sumā reku viņš. Jā, gaida mani. Tūlīt pienāk. Tas ir sunīts. Visu laiku viņš te dzīvo. Vilciņš. Nu tā. Vīna šniceli paņemtām. Tēja ar grenadīnu. Un strūdelē. Normāli. Un tagad domāju, ko darīt tālāk. Nu, lūk, vīna šnicelē uz priekšam. Ko mēs esam pelnījuši šito gandumiņu. Pēc tādas ēšanas mēs nekur tālāk nebraukšu. Tepat aizbraukšu uz Pilskalnu vietējo Lielvārdas. Pilsdrupas. Tā. Un tad uz vilcienu. Te. 600 metru. Brauca garām. Rakstīts Rumbiņas ūdenskritums. Apskatīsimies. Opa, ritenī. Noliekam. Te tā uznāk augšā. Un te Rumbiņas ūdenskritums. Nu jā. Normāli. Tur kaut kādi veci pamati. Laižam uz Pilsdrupām. Pumpurā muzejs Lielvārdas. Ok. Kur te Pilsdrupas? Kaut kāda atpūtas vieta. Baigi akmeņi izvilkti. O, skats foršs. Tur arī kaut kas izvilkts baģis. Klāt esam pie Pilsdrupām. Lielvārdas Pilsdrupas cietoksnis bija, vai pils agrāk kaut kāda. Palika tikai akmeņi uz leju. Makšķerēšanā. Tur mēs ejam ar kājām jau. Akmeņi ir autentiski laikam. Oho, kā tur. Jā. Smuki. Jūtiņš. Ozoli lielie. Logi bija tur. Nu jā. Un kas te krauja lejā. Kaut ko pielaboja. Labāk pults vieta. Te lejā krauja. Jā. Ok. Braucu lejā no tās pils. Te ir Daugava.
iestātni kuģiem laikam ceļotāji. Laižam tālāk. Daugavas stāvkrasts rakstīts. Makšķernieki nav. Ir kaut kāds cilvēki. Okay. Laižam tālāk. Nenoskaloju tīrs. Var likt vilcienā un uz mājām. Stundiņu jābrauc. Es jau Pumpura muzeju apskatīju. Pilsdrupā biju. Parkā biju. Baznīcu redzēju. Principā visu. Un to akmeni arī redzu lielo. Super. 5. jūlijā 7. Ogres estrādē. Suzi 4. Un Zodiaks. 15. jūnijā Lielvārdē sirdsdziesma Latvijas. Cena demokrātiska 15 eiro. Labi, ka tā. Nekur Lielvārda Rīga. Tālāk jau neiet. Nopolka man. Aizbrauka tālāk. Banānu cūkāt. Sorry. Nu jā. Te ir mana vieta. Tukšs vagons. Super. Oi. Var gulēt. Nu, ko tālāk nefilmēšu. 18.20 es būšu Rīgā. Stundas brauciens. Tādu vēl pa stundu un es mājā dušā. Jauki pavadīt dienu. Visiem iesaku. Un tā.